Šodien mēs esam Gaļezerā un apciemos mūsu Sunlight studiju tepat aiz šīm durvīm. Nāciet līdzi! Gaļezers ir tāds labirints, gan īsti neatrads, bet šeit tepat ir mūsu Sunlight studija. Re, kur vienu atradu. Čau! Sveika! Es esmu Sunlight Gaļezera studijas administratore Intra. Intra? Jā, izmācījos par pavāru, bet šobrīd cepu cilvēkus. Intra, mēs tev ļausim pabeigt, bet es tev gaidīšu pie letes. Labi, tūlītās. Šoreiz esmu tikusi aiz letes un pastāstīšu jums visu par krēmiņiem, bet es izrādās neko nezinu. Bet es dzirdēju, ka Intra ir labākais krēma speciālists Rīgā. Kāds ir krēms, ko tu zini? Es zinu tikai akceleratoru un to ar pandīti. Pareizāk būs akcelerators. Akcelerators? Jā, šis būs iedeguma veicinātais akcelerators, ar ko parasti viss sāk. Atnākot uz solāriju, ja vēlās jau ar kaut kādu bronzerīti, ir akcelerators ar bronzeri. Šie būs tādi gaišāki bronzeri, viegli izsmērēsies, neveidos pleķus. Un tad šis ir Cheeky Brown, nedaudz jau ar tumšāku bronzerīti, bet arī ar akceleratoru iekšā, ko mēs iesakam jau pie trešās svarzās reizītes nākot uz solāriju. Akcelerators ir tas, kas veicina šo te iedegumu, melanīnu izdalīšanos ķermenī, un līdz ar to iedegums veidojās dabiskāks un skaistāks. Šie, kas mums šodien rokās, ir iedeguma pastiprinātāji, kad iedegums jau ir veidojies un vēlamies iedegumu dziļāku, tumšāku, bet nevēlamies lietot bronzerus, ir gan dabiskāki, ir ar kaņepju sēklām, ar burkāneļu, ir ar peptīdiem, kolagēnu. Šis ir tāds viens no top šobrīd. Būs arī gēla konsistence, vieglāk izklāsies, ātrāk uzsūksies ādā, un tad tev rokās ir šis arī būs tāds dabiskāks, ar baltā bērza mīzas ekstraktu un ķerpiem, un ar tetovējumu aizsargāšanu. Jā, jūs vienā no sērijām arī par to bijāt runājuši, par tetovējumiem, par tetovējumu aizsardzību. Nākamie mums šeit būs ar bronzeriem. Tādiem jau vairāk entuziastiem, kam jau šis iedegums ir tumšs un vēlās to noturēt. Ir hots. Hots būs viens tāds no top uz alvejas bāzes, kas mitrinās, saudzēs un dziedēs ādu, un ar hotu būs tāds visātrākais efekts. Es domāju, ja hotu uzslēt uz mani vai tevi, noteikti hotu vajadzētu izvēlēties tev, ne uz mani, vai ne? Hots noteikti ir viens no maniem top krēmiņiem, un arī šis jaunumiņš. Šis būs ar DH novēlinātāki, bet ilgnoturīgāki bronzerīši. Es tagad nedaudz esmu brūnāka. Jā. Kā es varētu zināt, ko man tagad izvēlēties, kas nav tas akcelerators, ko es pirmo mēģināju? Akcelerators. Tātad vienā no pirmajām sērijām jūs jau veicāt šo te ādas tipu. Tātad jūs jau esat noskaidrojuši, kāds ir jūsu ādas tips, kādas tonis un kādu krēmu. Bet, jebkurā gadījumā, noteikti, ja ir kāda ilgāka pauze bijusi, es iesaku šos te atkal akceleratoru atgriezties pie tiem, vai arī uzreiz ar bronzerīti. Noteikti varbūt šo otrajā reizē, tad vai trešajā, bet nu šos ar bronzeru droši var ņemt un lietot. Mēs varam salīdzināt rociņas. Subscribe to my channel.